Nu, sveiciens, gribu parādīt viesnīcu, viesnīcu, kādā mēs tagad paliekam Dallatā. Samaksājam dārgi, atzīšos godīgi, mēs neņēmām no lētā gala, negribēja pa 5-6 eiro, paņēmām pa 9 eiro viesnīcu, nu jau tāda tiešām labāka. Un viss normāli, ir 2 gultas, nu viena es nerādīšu, man tagad tur sēž dusmīgi uz mani skatās, nedod Dievs viņu parādīs, mani pizdā, es vairs nav dzīvotājs. Bet nu istabiņa kā istabiņa, bet nu ar prikoliem, respektīvi, viss normāli, nu es varu parādīt savējo gultiņu, kur ir blakus vēl viena tāda pati, Ir televizors, teicu, kad ir televizors, bija arī, aprakstā, ka ir teļuks, un teļuks tiešām ir, viņš nestrādā, bet, būt viņš ir, ja tu piepisies tīri juridiski, es teicu, ka būs televizors. Es jau neteicu, ka viņš kaut kur rādīs, viņš ir. Ņēmām ķipā skaists skats uz pilsētu, paskatīsimies skaists skatu uz pilsētu, kā redzat 2 logi, uz nakti, protams, žalūzī, tagad jau tumši jums tur pa dienu mums ir. Pavaram žalūzī līdz augšai, ko mēs redzam, mēs redzam blakus mājas sienu, ļoti skaisti, tiešām. Tikai vienā vietā, kur tur iet šitais salaidums kaut kā neiet kopā, bet, tiešām skaisti. Var jau būt, ka es nezinu, man tā acis nav šķība, vietnamietis, ja viņš, skatās, ja viņš tā skatās uz sāni, ja viņam ir tā redz, tā kā, viņa jau tur skatās kaut kā 70 grādu leņķi, tev liekas, ka viņš uz tev neskatās, viņš tev vēro. Tā tu var lukturīt redzēt, lukturīt var redzēt, kaut kur tur ir pilsēta, nav sadirs, skats ir smuks, bet, es nezinu, kurš viņu var redzēt, vietamietis var, latvietis nevar, lai tas loks paliek vaļā karsts, Kas vēl, lampas, viss zolīdi, kondicionieris, teicu, kondicionieris ir, viņš ir bijis, bet, pa laimi tā Dallata ir kalnos, ir kaut kāds laikam 1,5 kilometrs virs jūras līmeņa. Teikšu godīgi, labi, es iesvīdu, es vienmēr iesvīstu, bet ir tīri vēs, un mēs uzreiz, kad rakstamies iekšā vecais, kas tur ir, ar to kondišku, mēs tomēr prasījām, mēs jau nezinājām, ka naktī var normāli gulēt. Viņš saka, kur ir kondicionieris, kur ir šito ieslēdz, viņš, griežās, viņš kondicionē. Tās ir vietnamiešu kondicionieris, ko tu gribi, lai viņš tur kaut kādu, bojā skatu, labāk paskaties, piekritīsiet, tie vādzai visi izskatās ar to caurumu, tiešām viss ok, bet pats labākais, dodamies uz toleti. Sukas, dodamies uz toleti, redzat, ieslēdzu gaismu, uzreiz ieslēdzās ventilācija, viss normāli, respektīvi ir duša, viņa strādā, ir pat salīdzinoši silts ūdens, un viss tek, protams, uz šito te grīdu, viss tek uz grīdu, un, teiksim tā, viņa slideni, pēc tam tu nomazgājies, tu mēģini nenopisies tik tārā, tos 2 soļus, tu gar sienām, pa laimi sienas ir viena otrai blakus, tad tu vari stutējoties gar sienām, viņas iziet. Ja to zeķiem izdomā staigāt pa māju, pizdā tev būs labs, jo nožūs, pēc kādām 8 stundām nožūs, tagad visi labi, visi labi, tagad skaties, sēžam uz poda, liekam kluci, tagad tu pēkšņi gribi, piezvanīt uz recepciju un pateikt, vecais, klausies, es gribētu pasūtīt picu, es gribu picu pasūtīt. Visi padomāts, reku es toletē sēžu uz podu bez diršanas, reku ir telefons, viss ir, suka, kā grib piezvanīt mammai uz Rīgu, piezvanīt, halo, mamma, klausies, kā tev tur, ko tur sniegs jums Latvijā, davai, tu tur turies, man ar te nav nekāda, kā vieglā dzīve. Viss normāli, telefons ir, normālā vietā, tiešām, ko tu tur ies kaut kādā istabā pie gultas vai vēl uz galdiņa vai vēl kaut kur. Nē, normāli lietas, kluci var aprunāties, kā citam tas process vēl tāds garāks, viņš tur stumi, tur, pusstunde, šitos nesaprot, es gribu nolikt, es nolieku, viss, gribu izlaist lācēnu, izlaid lācēnu. Bet te normāli, lietas tādu garāku kluci uzvan, tur, nezinu, tur kaut kādam draugam, čau, kā tur iet, kā tev tur, bērnu uz treniņu dzirdēja, aizgāja, vecākais mūzikas skola, viss normāli, papazare, viss kārtībā, karoči, braucam tālāk. Dvieļi ir pie tam tīri, gultsveļi arī tīri, pa tīrību es neko nevaru piepisties, bet, kā parasti, ka tu ieraksties tādā, dārgā gala viesnīcās, un šī dārgā gala, šī te ir 9 eiro, parasti kaut kāda dušželējs, un, visādi šitādi ķēņi vai šampūniņi vai vēl kaut kāda. Šita nav, šita viņa sukas spiež, uz to, ka tu tīrīs zobus, Karoči nav ne dušas želē, ne šampūns, nekas nav. Bet paskaties, cik ir zobu birstes, šīs ir vienreizējās, reku viena ir attaisīta, reku es jau noliku, Respektīvi, tu tagad hujaks, vajadzētu matus nomazgāt. Ej, tu dirst, tīri zobus, kāds tu matus suku mazgās, tīri zobus, ņem un tīri,
Cik te ir jau tā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bļaļ, 9 reizes tu var iztīrīt zobus. Katru reizi, kad tu gribi nomazgāties, pīsti ir zobus, bļaļ. Jā, zin, ka arī tādā brīvākā brīdī tu tagad mēģini ieslēgt kaut kādu šito teļuku, nu viņš nestrādā. Pīsti ir zobus, pie reizes piezvani. Bļaļ, ej tu dirst, bet, 9 eiro, un šis ir dārgais gals, jā, principā smieklis smiekliem, nav tik traki, bet, pizdiec, savā ziņā tomēr, bļaļ, komiski. Kaut kā tā, jūs tur turās, es ar turos.